Labdien, vai kādam jau labvakar, vai kādam vēl labrīt. Tagad gribēju nelielu atskaiti, kad tomēr darbi lēnā, bet iet uz priekšu. Tagad nomainīts, tātad vecā grīda ir izplēsta. Visi plēves gabaliņi, visi stikliņi ir izlasīti, ko peles vai žurkas ir sanesušas. Katrai kripatiņai ir vākts. Tad te ir var kapstīties, ja. Viss te ir vecie koki, viss. Tā. Sīkumos neiešu visu rādīt, ja. Tas nebūs tā. Vārds sakot, tātad pie plīts, kur būs plīts, tur es neliku putuplastu, ja. Tad es lieku flīžlīmi, K4 knaufa. Man viņi vislabāk patīk. Viņi varbūt nav tik lēti kā betons, ja, bet man viņi labāk patīk, ka viņi ir elastīgi un pie noteiktām temperatūrām viņa noteikti neplēsās tā kā betons. Es tā domāju, ka varbūt tās, kad likšu dēļu grīdu, vēl tiks slānis betonēts vai noteikti flīžlīmi redzēs, cik noteikti flīžlīmi, un tad varbūt flīzes pie plīts vajadzētu noflīzēt, tā lai vieglāk sakopt gan pelnus, gan no malkas skaliņus un drupačus atbirs. Tā, pagaidām esmu tikai vienu daļu posmu esmu ielicis, tāpēc, kad es lieku arī sietu apakšā, lai peles negraustu putuplastu, smalko, tad šādu lūk. Ja, viņš nav liels, ja, peles neizlauzīsies cauri, tad viņš tur smilts ir sausas, ja, viņš tālāk nerūsēs, es tikai tur uzlēju ūdeni pa visu, es nejaucu, uzlēju vienkārši, viņš sacietēs tāpatās, un vēl pēc brīža vēl uzlēju šo ūdeni, un viņš sasūksies un nevajag nemaz maisīt, ja, šī gadījumā. Tālūk, tas īsumā viss. Tā. Tad likšu tā kā bija lāgas. Es nepreizāk sakot, es lieku pa metram. Ja, jo man putuplasts ir 1,20 m x 50 m, tad es lieku pa metram. Un tas siets arī, šitas viens bija tieši metrs, šitas laikam drusciņi metrs un 2 laikam kaut kā tā. Bet ieloku un viss kārtībā. Tā. Īsumā viss. Jauku vakaru. Kā pavirzīsies uz priekšu, noteikti parādīšu. Un tā. Tad jūs atceraties, ja šī ir ciemiņa istaba, un kas brauks ciemos, laipni gaidīti būs. Bet tas noteikti nebūs tik ātri, ja es gribu uztaisīt harmoniski, perfekti, ja. Bet pagaidām kā ir, tā ir, ja. Ņemiet par labu, tad visu gaišu.